Laipni lūgti Agriport! Šajā video ir informācija par datu pārvaldības portālu Agriport sadaļas pamatmēslošana iespējām. Agriport sadaļā pamatmēslošana ir pieejams pārskats par veikto augsnes analīžu rezultātiem un mēslošanas pasākumu plānošana. Šeit jūs varat izvēlēties attēlojamos datus, paraugu noņemšanas punktus, trajektorijas, kā arī kādu no analizētajiem elementiem – pH līmeni, fosforu, kāliju vai magniju. Paraugu lauku sarakstā ir pieejama detāla informācija par katru analizēto lauku. Šos datus ir iespējams lejupielādēt kā shapefailu vai kā Excel tabulu. Šeit ir iespējams atvērt drukai konkrēta lauka augsnes analīžu rezultātu kartes. Mēslošanas plānošana ir aktīva tikai tiem laukiem, kuriem sadaļā lauka apsaimniekošana ir ievadīta augu maiņa. Ja lauku datos ir veiktas izmaiņas, atverot mēslošanas plānu, ir jāprēķina mēslošanas kartes. Mēslošanas plānā katram laukam ir sava datu rinda ar plānošanas tabulu. Plānošanas periods norāda laiku no paraugu noņemšanas, jeb plānošanas sākuma līdz plānojuma perioda beigām. Barības vielu pieprasījums attēlo nepieciešamo lauku mēslošanas pieprasījumu plānošanas periodā. Barības vielu pieprasījumam ir pieejamas 3 attēlojuma iespējas – procentuālais pieprasījums, vidējais pieprasījums kilogramos hektārā un kopējais pieprasījums kilogramos. Lauka aktuālo mēslošanas karti jūs varat apskatīt šeit. Virs mēslošanas plānošanas tabulas katram laukam ir norādīts aktuālā ražas gada kultūraugs un tā ražība centneros. Te ir iespējams atzīmēt, vai konkrētā kultūrauga salma tiek novākta no lauka. Šeit ir norādīts ražas gads, kura ietvaros tiks veikta mēslošanas plānošana. Pirms mēslošanas pasākuma plānošanas ir jāapstiprina jau izstrādātā mēslojuma daudzumi. Noklikšķiniet uz konkrētā lauka plānošanas tabulas un izvēlieties izveidot jaunu mēslošanas plānu vai izpildi. Izvēlieties barības vielu, mēslošanas metodi, lietoto mēslojumu, ievadiet mēslojuma devu kilogramos hektārā, norādiet mēslošanas datumu un nospiediet izpildīšana. Tabulā treknakstā parādīsies informācija par izpildīto mēslojumu. Lai pievienotu jaunu ierakstu par izstrādātu mēslojumu, atkārtot nospiediet uz izveidot jaunu mēslošanas plānu vai izpildi. Izvēlieties barības vielu, mēslošanas metodi, lietoto mēslojumu, ievadiet mēslošanas devu kilogramos hektārā vai procentos no nepieciešamā daudzuma, norādiet mēslošanas datumu un nospiediet izpildīšanu. Kad informācija par izstrādāto mēslojumu ir ievadīta, aizveriet šo logu un ļaujiet programmai veikt mēslošanas kartes un barības vielu pieprasījumu pārrēķinu. Kad pārrēķins ir veikts, variet plānot turpmākos lauku mēslošanas pasākumus. Atkārtoti nospiediet uz plānošanas tabulas un izvēlieties izveidot jaunu mēslošanas plānu vai izpildi. Izvēlieties barības vielu, mēslošanas metodi, mēslojumu, ievadiet plānoto mēslojumu devu kilogramos hektārā vai procentos no rekomendācijas, norādiet plānoto mēslošanas datumu un nospiediet plānošanu. Tabulā slīprakstā parādīsies informācija par plānoto mēslošanas pasākumu. Lai plānotu vai izpildītu vienādus mēslošanas pasākumus vairākiem laukiem vienlaicīgi, nospiediet uz lauku izvēle un atlasiet vēlamos laukus.
Lai atlasītu visus laukus, noklikšķiniet šeit. Lai atlasītu laukus pēc konkrēta kultūra auga, izvēlieties kultūra augu šeit un atlasiet vēlamos laukus. Kad vēlamo lauku atlase ir veikta, aizveriet šo logu un nospiediet uz plānot izpildīt. Nospiediet uz izveidot jaunu mēslošanas plānu vai izpildi un aizpildiet informāciju par mēslošanas pasākumu. Šeit jūs varat apskatīt barības vielu statistiku. Statistika ir pieejama gan par plānoto, gan izpildīto mēslošanas daudzumu, barības vielu un produktu izteiksmē. Šeit jūs varat lejupielādēt mēslošanas plāna pārskatu. Pēdējā pārskata darba lapā ir pieejama informācija par izpildīto un plānoto mēslojumu, kā arī par atlikušo pieprasījumu katrai barības vielai visiem laukiem. Paldies par uzmanību un uz tikšanos Agriport!